Kāzas tas ir pasākums viesiem, nevis jaunajam pārim. Šodien es gribu parunāt ar jums par šo izteicienu un izteikt savu viedokli, kāpēc es tam absolūti nepiekrītu. Tātad, ja mēs atgriezīsimies 20-30 gadus atpakaļ, tad jā, tāda situācija agrāk ir bijusi, un agrāk tā bija pieņemts, ka kāzas tiešām bija vairāk koncentrētas uz to, lai parādītu uzaicinātajiem, pie tam tie bija ļoti bieži nevis jaunā pāra viesi, bet vecāku ielūgtie viesi, parādīt visiem apkārt radiniekiem, kaimiņiem, kolēģiem, ka lūk, mūsu bērni ir precējušies, ka tālāk viss notiek tā, kā tam jānotiek, tālāk bērni, kas dzimuši laulībā un tā tālāk. Un tas bija tāds veids, kā parādīt, ka mēs dzīvojam pareizi un visu darām pēc grāmatas. Šobrīd, mūsdienās 2026. gadā, tomēr kāzas jau ir tas pasākums, kas tiek rīkots tieši jaunajam pārim, nevis viesiem. Tātad, ja mēs kopumā runājam par formātu, es nesaku, ka tām obligāti jābūt kāzām ar viesiem. Ja pāris vēlas un viņu bērnības sapnis bija aizbraukt un divatā aprecēties Maldīvu salās vai Komo ezera krastā bez viesiem. Tas ir absolūti normāli, un es šo viedokli ļoti respektēju, jo ir svarīgi kāzas rīkot tādas, kādas jūs vēlaties. Nevis tādas, kā ir pieņemts, vai, piemēram, aicināt tos viesus, kurus vajag, jo citādi, ja es viņus neielūkšu, viņi nesapratīs, viņi apvainosies. Mēs rīkojam kāzas, un es vienmēr uzsveru to, ka kāzas tas ir pasākums priekš jums, priekš jaunā pāra. Tāpēc visu mēs darām tieši no tā skatu punkta, lai tas patiktu pārim, nevis domājam par to, ko padomās viesi. Uzreiz pateikšu, ka visiem jūs jebkurā gadījumā neizdabāsiet. Tāpat kādam patīk vaniļas biskvīta kūka, kādam patīk šokolādes kūka, kāds gribētu ēst nevis lašas teiku, bet cūgaļas karbonādi, kādam nepatīk baltie ziedi, patīk zilie ziedi, tāpēc jebkurā gadījumā jūs varat pat nemēģināt izdarīt tā, lai visiem viesiem viss patiktu. Tā noteikti nebūs, jo katram ir savs viedoklis, savi uzskati un savs redzējums par kāzām. Atkal tas ir absolūti normāli. Bet mēs koncentrējamies uz to, ka kāzas ir pasākums, kas ir domāts jaunajam pārim, un svarīgi ir, lai tieši jaunajam pārim viss patiktu un viss tiktu izdarīts tā, kā vēlas jaunais pāris. Un visbiežāk, kad mēs rīkojam kāzas tieši no šī skatu punkta, viesi kāzās, viņi vienmēr kā spoguļskatā dublē jaunā pāra emocijas un sajūtas, kad jaunais pāris ir atslābis, kad viņi bauda šo dienu, kad viņi smaida, kad viņi priecājas, kad viņi ne par ko nesatraucas un vienkārši plūst pa straumi šajā dienā. Viesi jūtas absolūti tāpat, viņi redz pāra emocijas un viņi to visu dublē. Tāpēc gadījumā, ja piemēram jūs kā pāris visu dienu staigāsiet satraukušies, vai viss patika, vai tur, nezinu, no rīta sākās lietus un jums tas sabojāja garastāvokli un jūs visu dienu esat ar sliktu garastāvokli, esiet pārliecināti, viesi dublēs jūsu noskaņojumu. Tāpēc
pa lielam, vai kāzas patiks viesiem, vai patiks, ir atkarīgs ne no tā, ko jūs tieši tajās kāzās darīsiet, bet no tā, kā jūs jutīsieties savās kāzās. Tāpēc mans ieteikums vienmēr domāt par to, ko jūs vēlaties, kā jūs vēlaties. Nav nekādu noteikumu, kā ir pieņemts, kā ir pareizi. Ja jūs nevēlaties kūku, netaisiet kūku. Ja jūs vēlaties kūkas vietā burgerus, taisiet kūkas vietā burgerus. Ja jūs vēlaties nevis balto kleitu, bet zilo kleitu, lūdzu, tās ir jūsu kāzas un taisiet tās tādas, kādas jūs vēlaties, jo tās ir jūsu sapņu kāzas. Viesiem jau vai nu ir bijušas, vai nu vēl būs savas kāzas, un tad viņi darīs tā, kā tieši viņi vēlas. Bet jūs savās kāzās lūdzu dariet tā, kā vēlaties jūs, jo tā ir īpaša diena jūsu dzīvē, un tai jābūt tādai, kādu jūs to vēlaties, nevis tādai, kādu kāds to redz. Tāpēc ieklausieties sevī, ieklausieties, ko jūs tiešām vēlaties, ja jūs vēlaties uztaisīt, sarīkot kāzas ar viesiem. Atkal, kad mēs ielūdzam viesus kāzās, jāsaprot tas, ka viesi tiek pagodināti atrasties ar jums kopā šajā svarīgajā dienā. Nevis jūs rīkojat kāzas, lai parādītu viņiem un izdabātu viņiem, bet jūs parādat viesiem, ka viņi jums ir svarīgi, ka viņi jums ir tuvi cilvēki un ka jūs vēlaties, lai viņi šajā dienā sadalītu ar jums tās emocijas un sajūtas, kad jūs kļūstat par vīru un sievu. Tāpēc viņiem ir tas gods atrasties šajā dienā kopā ar jums. Domājiet par to, atceraties šo domu. Tā ir ļoti svarīga doma. Viņi ir pagodināti būt šajās kāzās, nevis viss tiek darīts priekš viņiem, kā viņiem būtu labāk, lai viņiem viss patiktu, bet tā, lai viņi izbaudītu to dienu kopā ar jums un saprastu, ja jūs viņus esat ielūguši, tad viņi ir svarīgi cilvēki jūsu dzīvē, un ja tie tiešām ir svarīgi cilvēki jūsu dzīvē, es esmu pārliecināta, ka viņi tāpat par jums priecāsies, neatkarīgi no tā, kā notiks kāzas, vai viesi sēdēs pie galdiem, vai tās būs furšeta tipa kāzas. Viņi vienkārši būs priecīgi būt ar jums šajā kāzu dienā, šajā laimīgajā jūsu jaunās ģimenes izveides dienā un vienkārši baudīt ar jums un priecāties par jums šajā dienā. Tāpēc dariet visu tā, kā jūs vēlaties. Ja jūs nezināt, kā to darīt, tad, protams, vēršaties pie kāzu organizatoriem. Kāzu organizatori ir profesionāļi, kuri jau ir organizējuši daudzas kāzas. Mēs jau strādājam 7. gadu kāzu organizēšanā. Mēs zinām, kā uztaisīt patiešām skaistas kāzas, patiešām romantiskas kāzas ar uzsvaru uz emocijām, uz īstām emocijām. Un mēs ar prieku jums palīdzēsim organizēt jūsu sapņu kāzas.